Šodien notika Rīgas mēra Nila Ušakova tikšanās ar municipālā uzņēmuma Rīgas gaisma vadību. Galvenie diskusijas jautājumi bija esplanādes stāvoklis un rekonstrukcija, kā arī pāriešana pie cita elektroenerģijas piegādātāja galvaspilsētas apgaismošanai. No 1. aprīļa Latvenergo būtiski pacels elektroenerģijas tarifu. Uzņēmuma Rīgas gaisma tarifa palielināšana sastādīs apmēram 45%. Sakarā ar to Rīgas dome meklē izdevību atvieglot triecienu pa pilsētas budžetu. Uz doto laiku Rīgas rēķins par nakts apgaismošanu ir 1 800 000 latu. Ja turpmāk pirkt elektroenerģiju pie veca piegādātāja, rēķins palielināsies uz 45%. Rīgas gaisma cer, ka konkursa gaitā izdosies iepirkt elektroenerģiju par cenu, kura neatšķirsies no pašreizējās. Par konkrētiem cipariem var runāt tikai pēc elektroenerģijas iepirkšanas konkursa rezultātiem. Ir jāmin interesantu faktu, ka paša piegādātāja mainīšana gandrīz nemaksās pilsētē neko. Mainīsies tikai rekvizīta rēķinos. Mērs atzīmēja, ka gribētos saglabāt apgaismojumu pašreizējā līmenī un par to pašu cenu. Ja veidosies neordinārā situācija un Latvijas galvaspilsēta tiks apgaismota ar Igaunijas elektroenerģiju. Kā ir minējis Rīgas gaisma uzņēmumu vadītājs, ja neko nedarīt, tad vajadzēs samazināt apgaismošanas ilgumu kā 90. gados, izslēgt nakts laikā. Un otra lieta, par ko mēs runājam, cerams, ka mēs te māju varēsim izdarīt. Mēs runājam par iespējamu esplanādes apgaismojuma sistēmas rekonstrukciju, kas gan tīri tehniski, gan vizuāli varētu krietni uzlabot situāciju esplanādē. Nepieciešams finansējums pēc tā provizoriskiem aprēķiniem no gaismas puses ir pie 200 000 latiem. Meklēsim iespējas atrast šo naudu budžeta grozījumu ietvaros, tas ir māja mēneši, lai sakārtot situāciju esplanādē.